Es domāju, ka jebkuram dziedātājam, kurš izpilda garīgo mūziku, baznīcas mūziku, ir vislielākā vēlme izpildīt kaut ko mūsu Rīgas sirdī, Doma baznīcā. Un šī vēlēšanās man ir ilgi glabājusies manā dvēselē, manā sirdī. Ir piepildījies kārtējais mans sapnis, iedziedāt mūziku, kura man ir dārga, un iedziedāt ar ļoti labu ērģelnieci Diānu Jaunzemi. Šī mūzika, ko mēs esam tik ļoti gribējuši ieskaņot, ļaus cilvēkiem spēt attīrīt domas un ļaus kļūt labākiem, tāpēc, ka tas ir mūzikas mērķis. Kompaktdiskā ir skaņdarbi, kuri skan pirmo reizi salikumā kā balss ar ērģelēm, kā kontratenora balss ar ērģelēm. Mani ir iedvesmojusi mana operas dīva Inese Galante dziedāt slaveno āriju Pietā Signore un Dignāre, kā arī esmu pirmo reizi uzdrošinājies iedziedāt Baha Gounod Ave Mariju, kas ir arī pirmatskaņojums manā mūžā, iedziedot šajā diskā. Pirms tam nekad es neesmu dziedājis šo Ave Mariju. Kā arī Paulo Tosti Ave Marija. Mana mūzika, es gribētu, lai kalpo kā iedvesmojošs līdzeklis. Man kā dziedātājam, kā Sergejam, vienkārši būtu svarīgi, lai šī mūzika tiktu klausīta un varbūt nebūtu kā fona mūzika, bet lai cilvēks spētu atgūt varbūt to, ko viņš ir zaudējis, jo ikdienas steigā, diemžēl, mēs pazaudējam ārkārtīgi daudz. Šis ir mans paldies par to, ka mani mīl, un tā ir ārkārtīgi liela bauda, ja kādu mākslinieku mīl mājās, kurās viņš dzīvo. Īpaši paldies es gribētu teikt šī albuma izdevējiem Latvijas koncertiem, kā arī žurnālam Ir, Latvijas dzelzceļam un visiem cilvēkiem, kuri piedalījās šī brīnišķīgā albuma realizācijā. Dārgie klausītāji, ar šo albumu es arī mīļi sveicu visus, kuri mīl mūziku, visus, kuri nāk uz koncertiem, un lai ir iedvesmojošs un bagātīgs jaunais gads, un lai ikvienam mūzika rada brīnumus.